Alūksnes novadā Jaunlaicenes muižas muzejā jau gadu tiekas malēniešu valodas skolas dalībnieki. Šeit tik mēnesi pulcēs apmēram 20 cilvēki, kuri cenšas izprast jau gandrīz aizmirsto malēniešu valodu. Malēniešu valodas skolas dalībnieki nodarbībās runā malēniski, fiksē dažādus izteicienus un izloksnes gramatiku, kā arī pareizu vārdu rakstību. Gada laikā ir paveikts daudz, un kā pateicību par ieguldīto darbu dalībniekiem izsniedza pateicības un liecības. Man ir te skola pateik, tāpēc, ka nok atmiņā te izluksne, kura kodreiz bija diezgan izplatīta. Manā pusē. Vai arī jūs tā kā ikdienā arī tomēr runājat? Nē. Nav ar ko. Vienkārši nav ar ko bērni nerunā. Nu, varbūt viņi ir ielāgojuši, bet nerunājam pamatā. Nu, viss. Bet tas ir iesēdies, vai ne? Daudz kas tika atsvaidzināts, daudzas lietas, vai ne? Un man viņi patīk vienkārši. Var tā īpaši izteikties. Daļai dalībnieku šī ir dzimtā valoda, taču laikam ritot, malēniski vēl sarunājas tikai dažās ģimenēs. Pat atnākot, es teicu, mana pirmā valoda ir dzimtā valoda malēniešu, pēc tam ir gramatiskā un trešā krievu valoda, vai vairāk arī praktiski nezinu. Mēs ar māsu atbraucām tikai vienkārši interesēs pēc, bet palikām, jo ļoti interesanti un arī daudz ko varam pateikt un arī atceramies. Mēs jau ar māsu runājam praktiski malēniski, kas satiekamies. Jā, arī šobrīd, kad kopā esam satiekamies divatā, vienmēr malēniski, praktiski ar tēvu, māti arī tāpat runājam. Pati pirmā valoda tiešām bija malēniešu valoda. Es sāku 45. gadā, 9 gadus iet skolā, tad tā pirmā klase bija tāda īpatnēja. Es domāju, kur es esmu lielu koku mežā tagad. Bet paldies Dievam, mums skolotājs bija vietējās tās, tāda Kalnavārne un Rolīte, un tad viņas saprata, jo pirmo klasi jau mēs visi lielākoties runājam malēniski. Līdz ar to, ka jau sabiedrībā sākam iet un skolā, tad tā malēniešu valoda arī pazuda. Kamēr tagad šajos te kursos, tas ir vienkārši dievīgi. Te visi cilvēki arī tādi, kā varētu teikt, mēs pilnīgi šautri te esam, ne jau normāli cilvēki gados padzīvojuši. Kā šī tā vieta, kur tomēr arī runāja tikai faktiski malēniski, jā? Ikdienā arī šo valodu izmantojat? Tagad bērniem cenšos mācīt. Līdz ar valodas izpēti malēnieši reizē izzina arī sēdi. Jau senajos izteicienos minēts, ka malēnieši no pārējās tautas atšķiras ar īpašu jūsmīgumu, varenu spītību, izteiktu netaisnības sajūtu un savdabīgo humoru. Citur Latvijā malēnieti atpazīst pēc tā, kad ja tu kaut ko dari ne tā, tad saka, tu dari tā kā malēnietis. Malēnieši paši par sevi arī smējas. Malēnietiem viss ir otrādi. Jo viņi vienmēr pamana to savu, it kā to interesanto darīšanu, un paši par to smējas. Kā es atkal daru otrādi, un es esmu īsts malēnietis. Vēl malēnietis ir varen tiepīgs. Paši par sevi pat smējās šādā veidā, ja? Saka, kuram taisnība? Tam, kurš vairāk tiepies. Protams, ka tad, kad viņš aiziet no šīs vietas, viņš piepeši kļūst pieaudzis. Viņš paliek tāds pats kā citi, pieaugušais malēnietis. Un tad jau viņu ir grūti atšifrēt, bet tad mēs viņu atpazīstam pēc runāšanas viens otru. Ja? Jo šo lauzienu, ko mēs lietojam, to nevar noslēpt. Lai kā cenšas, lai cik tīri literāri runā, tas noslēpjams nav. Malēniešu valodas skolas mērķis ir pierakstīt un izprast likuma sakarības malēniešu valodā un piesaistot valodniekus, izveidot grāmatu, lai malēniešu valodu varētu apgūt arī nākamās paudzes.